26. gada budžets ir ļoti nozīmīgs izglītības nozarē. Blakus visiem aizsardzības pasākumiem tieši izglītība ir viena no prioritātēm, un nozarē ienāk 45 miljoni. Beidzot, tas ir noticis, programma skolā sāk savu startu. Un programma skolā šobrīd būs milzīgs ieguvums katram bērnam, jo vairs nav svarīgi, vai viņš dzīvo laukos vai pilsētā. Tas tiks līdzsvarots, skolotājiem tiks samaksātas konsultācijas, gatavošanās, ja bērnam nepieciešams atbalsta personāls vai, logopēds, piemēram, tad programma skolā paredz tiešām individuālāku atbalstu pie dažādām problēmām, kas šobrīd izglītības nozarē ir. Tad programma skolā šobrīd ir uzsākusi savu startu vairāku gadu garumā, un vislielākie ieguvēji būs, kā jau es teicu, pats skolēns un mazās skolas, kur līdz šim skolotāji strādāja, bet viņiem nevarēja daudz lietas samaksāt. Tā kā priecājamies par to, ka šī gada budžetā būs šī naudiņa.